Meža būdiņu tev celšu, kur mums abiem apmesties, Meža būdiņu tev celšu, kur mums abiem apmesties. Augstumā tur sasildīšu tevi, karstumā tur dzēsēšu, Augstumā tur sasildīšu tevi, karstumā tur dzēsēšu. Es jau neesmu tāds kā visi citi, kas pa krogiem klender, re. Es jau neesmu tāds kā visi citi. Šeit ir naži. Kā mēs redzam, te ir lāpa, kur mēs izmantojam, lai iedzītu mietiņus. Mums ir 4 mietiņi, viens ir vidū. Te ir visāds mans. Ceļš, kur mēs būvēsim, te ir ieskrāst mietiņi. Kā telpīs, viss normāli. Te mēs austrumu pusē uztaisījām, kā nedaudz iesākām jau taisīt tādu kā sienu. Noteikti, ka no austrumu puses no rīta spiedēs saule, baigā saule un nedaudz rēma. Te mēs arī noteikti dienvidu pusē tādu pašu taisīsim, lai baigi neuzkarst pa dienu. Tas jau vēlāk, jo tagad nav baigā saule. Tad jau mēs redzēsim, kā tur būs. Kā es pa laikam biju mākā. No tā mēs šeit dzīvosim. Apmēram šī tā. Da, koku. Jā. Nu, jā, nu. Tev pietikai, kas tur koku. Jā, pietikai. Būs cepts kājas šokad. Būs cepts kājiņas mums. Cepam, ne? Vēl viens makarons. Vienu makaronu, Sarīkosim izkasti? Sāva bērt līdz brīdim, kad ir pārsālīts. Bērt ir grib. Principā sāla arī beigās, ja tas varēja piemest. Arī. Uzņemiet laiku. Cik tur bija rakstīts paks? Cik 7 līdz 8 minūtes. Mājas apstākļi. Kuram ir ap 60 puls, tas skaita tev pulsu. Jā. Elvis Šlapins gribēja, lai viņam nodod sveicienus. Sveiciens tev, Šlapin. Mums nevajag taisīt arī kaut kādas produktu reklāmas. Un šie rotonu makaroni, percieti, ir tik ļoti gardai. Uz atlaidi. Man liekas, speciāli mums iedotos makaronus un dēsas. Kur tā paka? Kas tur bija? Prestos. Prestos? Presto. Prestos. Kurš tikas? Tagad klausies. Paņem vienu karabīnu, uzāķē uz tās augšanas. Jā. Un tur otru pieāķē pie tās cilpas un atpūties. Cilpas? Tur, kas ir melnā, tajā. Jā. Principā tu tagad var aiziet ātri vēlreiz, ja gribi. Kur aiziet vēlreiz? Visam cauri. Ja gribi izbaudīt normālu lidojumu. Ar 3 tur vajadzēs jūs. Tas būtu bijis tā ātrāk. Tagad tev rokām būs jāizvelk. Man vajadzēs vēl enerģiju.
Apkai atgāt galvu. Kuram cilvēkam tik maz galva? Aizmigdēm viņu regulēt. Man aizmigdē domāt stīlu. Jā. Šis ir pirmais pārbaudījums jau, jā? Jā. Kā uz Intelektuāli. Bija nometnes uzbūvēšana. Nu, tas no šī posma. Kā? No šī posma. Jā, konkrēti ne šī. Tā, lai man nenožņauc. Kaut cik. Tātad uzdevumi jūs esat paveikuši. Un mums ir divas lietas. Viena komanda, kura uzvarēja šajā uzdevumā, iegūs balvu, un viens cilvēks iegūs imunitāti. Imunitāti iegūs vērtējot jūsu aktivitāti, neražas un tam līdzīgi. Un tātad sāksim ar galveno uzdevumu balvu. Komanda, kas ir tuvāk pie meža, iegūst balvā 3 žuburi priekš ugunskura katlam. Mēs jau uztaisījām! Nekas, jums ir Kaut ko citu piedāvāt, mainēzi vai kaut ko tādu? Jums ir devs jauns struntiņš. Un imunitāti iegūst Aina Tomsona. Tātad šodien jūs nevarēsiet balsot vairāk par Ainu. Un lūdzu visi atgriežaties savās teltīs un gaidat ūdeni. Bija diezgan grūti, jo man bija vēl no augstuma, bet kad es tiku līdz tai vietai, kur bija jāšķiras lejā, bija diezgan sāpīgi, jo es nokritu. Bet teorētiski man likās, šis uzdevums diezgan labs, jo tas kā morāli un garīgi bija ļoti stiprinoši. Jā, viņu sauc es nezinu, kā viņu sauc. Raimonds, jā. Viņu sauc Raimonds, viņš ļoti ilgi kāpa lejā, un tad man bija jāsēž ļoti augstu ilgi, un tas bija diezgan bailīgi. Bija diezgan pārdzīvojoši. Es sapratām to, ka augstu telti nevajag celt, tā lai būtu pēc iespējas zemāk, lai vējš tā kā daudz netiek iekšā un lietus un saule, lai ēd vairāk. Man ļoti patika šis uzdevums. Nepatika varbūt tās beigas, jo tur bija baigi grūti nokabināties. Bet tā, principā, jā, bija baigi superīgi. Paldies organizatoriem. Pirmo reizi izbaudīju kaut ko tādu. Patīk. Interesants pirmais uzdevums, bet man saprocams. Un man iekodots nemanā. Godu koši visu laiku. Godu tundu ir viss, kas kustās. Koši priekšā. Dzīvi esam bišķiņ nedaudz odi sakoduši, bet, pārsvarā viss apmierina, viss cool. Ļoti paveicies ar laikapstākļiem. Bet man liekas, ka viss ir pagaidām izdevies. Vēlos ātrāk, lai viss iet uz priekšu un redzēt, kā viss turpināsies. Pagaidām viss ir super. Uzdevums man bija diezgan grūts, jo es baidos no augstuma. Man nācās šo to pārvarēt sevi varbūt, bet, kopumā ņemot, man tas izdevās, man likās. Varbūt ne tik ātri kā citiem, bet es gāju tam pretī un pārvarēju savas bailes. Man liekas, tas ir vienkārši cool. Nekas labāks nevar būt. Jā, izveidojās diezgan tā interesanti, ka tā diezgan ātri izveidojās kontakts. Un tiešām tāds draudzīgs sanāk, arī jautri. Uzdevums bija diezgan fizisko un tiešām sadalījās tā, kad tālāk pirmie aizgāja, pēc tam nodeva tālāk informāciju otrajai pusē, jo otrajiem bija diezgan viegli, jo aptuveni zināja, kā to darīt, kā izdarīt labāk. Jau bija tiešām uzdevums likās tādā ziņā, vienīgi tik fiziski, bet tā tālāk tā jau viss skaidrs, ko darīt bija. Vairāk tev nolaišanās un atkabināšanās.
pēdējā uzdevumā, kur bija jānolaižos. Tā viss bija labi. Nezinu, gan pozitīvas varbūt vairāk varēja būt aktivitātes, bet, jā, laika varbūt tās celšanas vispārējais aizņem laiku. Sākumā mēs pārunājām, jā. Nē, mēs norunājām, ka mēs visi aizījām savākt materiālus. Tad tālāk bija balsošana kopīgā, kā mēs izveidojām dizainu un visu. Bet, it kā visi piekrita un bijām vienoti. Jā, varētu piekrist. Ļoti daudz lietas notika tā kā balsošanas veidā. Neviens tādu baigo iniciatīvu neuzņēmās par idejām, visi kopīgi izlēmām un šobrīd arī visi kopīgi esam apmierināti ar paveikto darbu. Iespējams, kādu dienu kaut ko pārtaisīsim, izgulēsim šo nakti un reāli sapratīsim, kas nav un kas ir. Jā, komandas biedri nav nevainas, visi ir interesanti, jauni, svaigi satikti cilvēki, protams, izņemot vienu. Pārsteidzoši, ka visi ir tik strādīgi un izpalīdzīgi. Tas mani labi iepriecināja. Jā, neviens nesēž rokas klēpī salīdz, visi jau ir šīs vienas dienas laikā jau ir tā kā atradzis, kur viņš varētu būt noderīgs. Tā arī mēs dzīvojam. Jā, šobrīd gatavojam pietiekami daudz, visiem pietiek. Jūtos ļoti paēdis. Es arī iespējams pa dienu. Mūsu komanda jau nedaudz to jau sāka uztvērt kā tādu pārbaudījumu, ka bija bišķiņ jāpagaida gan katliņš, gan ūdens, bet to mēs izturējām un tā kā es jūtos diezgan labi paēdis. Wow! Forši? Ko tur var vēl pārdomāt? Mēs visu dienu tikai to vien darījām, kā pārdomājām. Paklāpājām tā. Patīk. Cilvēki ir super. Cilvēki, zinu kā, ir satikti visādi cilvēki. Gan tādi foršāki, gan mazāk forši. Raimonds 3. Rūdis 1. Ajoita 1. Rudolfs 2. Rudolfs 3. Rudolfs 4. Rudolfs 5. Šaubu šodien pamet Raimonds un Rudolfs. Būs vienlaicīgi kājās. Aplausus šodien pirmajiem kritiķiem, ārgajiem. Paldies, ka piedalījāt.